Exigen Services Latvija – viens no lielākajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem Baltijā ar gada apgrozījumu vairāk nekā 14 miljonu eiro. Vairāk nekā 300 profesionāļu komanda izstrādā un uztur informācijas tehnoloģiju sistēmas, sākot no apjomīgiem datu noliktavu un organizāciju e-pārvaldības risinājumiem līdz moderniem risinājumiem mobilajām lietotnēm. Klientu vidū ir gan valsts iestādes, gan vadošie uzņēmumi, finanšu, apdrošināšanas, telekomunikāciju, transporta un citās nozarēs. Uzņēmumu darbības mērogs – Baltijas valstis, Rietumeiropa un Ziemeļamerika. Exigen Services Latvija veiksmes stāsts sākās 1990. gadā. 1990. gads. Kādreiz šķietami nesatricināmā padomju impērija ir uz sabrukuma robežas. Baltijas valstīs arvien skaļāk un drošāk runā par neatkarību. Jau kopš 80. gadu beigām ir atļauta uzņēmēja darbība, drīkst dibināt kooperatīvus. Rīgā ierodas Vācijā dzīvojošais informācijas tehnoloģiju speciālists un uzņēmējs Jānis Gobiņš, kura firma pilda pamatā firmas Siemens pasūtījumus. Viņš iepazīstas ar Latvijas universitātes programmētājiem un vienojas par sadarbību. Tās rezultātā top grafisks biznesa modelēšanas rīks Grade. Taču izšķirošie notikumi, kuru rezultātā aizsākās Latvijas programmētāju biznesa panākumu stāsts, vēl ir priekšā. Jānis Gobiņš iepazīstas ar diviem jauniem cilvēkiem – informācijas tehnoloģiju speciālistu Valdi Lokenbachu un bārmeni Aināru Gulbi. Mēs kaut kādā izmet, kad vajadzētu Latvijā software firmu taisīt. Un tā neko daudz pārāk to nedomāju, bet Gulbis ir tāds tips, ka ja viņam ir ideja, tad viņš to tūliņ dzen nākamā dienā cauri. Jā. Es tagad pēkšņi dzirdu no Rīgas, kad iet sludinājumi avīzē un sludinājumus televizorā, kad meklē IT speciālistus, lai iesūta CVs. Tagad iesūta kā 250 cilvēki iesūta CVs, un, ko darīs? Jābrauc viņus nointervēt, redzēt, ko var iesākt. 1990. gadā tiek nodibināts kooperatīvs Biržas sabiedrība, un Jānim Gobiņam padomā ir arī pirmais lielais projekts. Vācijas Mākslinieku asociācija ir izsludinājusi konkursu par apdrošināšanas sistēmas modernizāciju, un Gobiņš atved konkursu nolikumu uz Rīgu. Atvedu uz Rīgu tās specifikācijas un teicu džekiem, ja mēs šito te vinnēsim, tad jums viena brīva nedēļa Vācijā. Tas bija tādā laikā, kad vēl neviens nebija Vācijā bijis. Tā bija tik milzīga motivācija, ka šie cilvēki paņēma un 3 mēnešu laikā, kad bija jāiesniedz tas konkursa rezultāts, bija uztaisījuši jau pusi no tās sistēmas gatavu. Biržas sabiedrība uzvar konkursā un tiek izveidota programmētāja grupa, kooperatīva vadība cenšas viņiem nodrošināt nevainojamas darba apstākļus. Tā bija leputrija, neko tādu mēs līdz tam nebijām pieredzējuši. Tādā nozīmē, ka priekš mums bija nodrošināts pilnīgi viss, sākot ar to, ka no rīta 8:30 bija brokastis. Ēdot brokastis pie brokastu galda tika pārrunāts, ko tagad tālāk darīsim. Pēc tam visi ķērās pie darbiem. Montera mājas saimnieki devās uz Bulduru tirgu, nopirka produktus, gatavoja pusdienas. Mēs darījām visu, lai savāktu cilvēkus, kuriem bija augstākais intelekts, kuriem bija spēks, kuriem bija pasakainas zināšanas. Mēģinājām izdarīt visu, lai nodrošinātu par to, ka viņiem nebūtu jāskrien jāmūk projām no Latvijas. 1990. gada 20. decembrī tiek nodibināta akciju sabiedrība Software House Rīga, kura kā mērķi nosaka dot ieguldījumu Latvijas tautas saimniecībā. Taču pienāk 1991. gada janvāris, un lielajiem nākotnes plāniem svītru draud pārvilkt padomju varas centieni nosargāt savas pozīcijas. Omona kaujinieki piekauj, ievaino un nogalina Latvijas neatkarības aizstāvus. Vācijas šefs absolūtā panikā, kas tagad būs, tad es viņam aizrakstīju vēstuli ar tādu tekstu, pat ja visas padomju savienība liesmās aizies, mēs šo projektu paveiksim. Lai gan Latvijas neatkarība de facto vēl nebija atjaunota, domas un darbi tika vērsti nākotnē.
Latvijas politiķi, kas iestājās par neatkarību, saprata, ka jau tūlīt jāsāk veidot moderna valsts pārvaldes infrastruktūru. Šajā darbā iesaistījās arī Software House Rīga, bez atlīdzības apņemoties izveidot toreizējās ministru padomes informācijas sistēmu. Es negribētu teikt, ka tā bija labdarība, tā bija vienkārši mēģinājums palīdzēt šī situācijā arī mūsu valsts vadību, nodrošināt viņus ar informatīvām sistēmām. Mēs darījām, mēs strādājām kopā ar ministru kabinetu, ja? Mēs strādājām ar Saimu, mēs palīdzējām Saimai izveidot pirmo kancelējas sistēmu. Ministra kabinetā faktiski es nodarbojos ar tā saucamo normatīvo aktu informācijas sistēmu. Tad, kad mēs pirmo reizi iegājām tā laika juridiskajā departamentā, šķiet ministra padomes, šķiet tā viņš saucās. Tad tur bija tā kā veco laiku bibliotekās atvilknītes ar kartiņām, dokumenti, kuri tiek grozīti un grozīti gana bieži ar salību ielīmējumiem. To visu kaut kā vajadzēja automatizēt. 1993. gadā, kad normatīvo aktu informācijas sistēmas pirmā versija bija gatava, Ivars Puksts un Valdis Lokenbachs apbraukāja Latvijas vēstniecības Eiropā un bez maksas to uzstādīja. NICE funkcionē joprojām un tiek modernizēta. 90. gadu sākumā uzņēmums Software House Rīga strauji attīstās, ieliekot pamatus Latvijas informācijas tehnoloģiju nozars veiksmes stāstam. Attīstības pamatā ir tālredzīga kompānijas vadības stratēģija. Mērķis bija radīt uzņēmumu, kurā strādā vismaz 500 darbinieku. Uzņēmums savu vīziju realizēja, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu klientus. Tie bija galvenokārt Eiropas vāciski runājošo valstu uzņēmumi. 1993. gadā tika uzsākta sadarbība ar Saudarābijas plānošanas ministriju, veidojot 5-gadus plānošanas informācijas sistēmu. Pirmie lielie vietējie projekti bija Latvijas pasta un valsts ieņēmuma dienesta, jeb valsts nodokļu sistēmas digitalizācija. Mēs mācējām pārliecināt toreizējo republikas vadību par to, ka tā ir liela iespēja, ka tā nav kļūme, bet tā ir iespēja, ko var izdarīt. Tas ir izveidot nodokļu sistēmu, nevis iepērkot dārgus rietumu produktus, bet ar mūsu labākiem spēkiem. Vērienīgs projekts tika realizēts Ventspilī. Tā vadītājs Ivars Puksts saka, mēs centāmies apsteigt laiku. Mērķis bija priekš tiem laikiem diezgan grandios un, teiksim, Ventspils pilsētas un viss, kas ir pilsētā, tā skaitā arī saimnieciskie uzņēmumi. Tāda pilsētas līmeņa informatizācijas sistēma. 1994. gadā Software House Rīga vairs nebija tikai informācijas tehnoloģija kompānija. Uzņēmums nodarbojās arī ar kravu pārvadājumiem, turismu un pat naftas biznesu. Kompānijas vadība nolēma uzņēmumu sadalīt, izveidojot 2 informācijas tehnoloģiju uzņēmumus – SVH tehnoloģija un SVH informācijas sistēmas. Sadalīšanas brīdī abās kompānijās kopā strādā 500 cilvēku. SVH tehnoloģija nodarbojās ar tehnoloģiju izstrādi un par uzņēmumu lielāko klientu daudzu gadu garumā kļuva datorkompānija IBM. IBM bija vispār ļoti laba skola, vispār kā strādāt šī nozarē, kā sastrādāties ar lielu klientu, kā garantēt, ka darbs ir labā kvalitātē. IBM deva, prasīt patiesībā to un arī līdz ar to deva šo skolu. Viens no interesantākajiem projektiem bija darbs ar jauno programmēšanas valodu Java, kura tika laista klajā 1994. gadā. IBM uzaicināja SVH tehnoloģiju piedalīties vispasaules projektā, kurā piedalījās 4 programmētāju komandas no Latvijas, Baltkrievijas, Indijas un Ķīnas. Mūsdienās šī valoda ir izplatīta visapkārt un visur, un visi viņu pazīst. Tajā laikā tas bija pilnīgs un absolūts jaunums, un patiesībā viens no pirmajiem posmiem bija vienkārši šo valodu apgūt, iemācīties viņu lietot un viņā kaut ko mēģināt izveidot. SVH informācijas sistēmas pamatā nodarbojās ar informācijas sistēmu izveidi pēc klientu pasūtījumu. Dažus gadus vēlāk kompānijai tika dots nosaukums Dati. Uzņēmums orientējās uz Latvijas un vācu valodā runājošo valstu tirgiem.
mūsu vārds Vācijā kļuva atpazīstams. Un parādījās, teiksim, paliels projekts no LTU, tā ir čarter aviokompānija, tagad viņi saucās Air Berlin, par biļešu rezervācijas sistēmu. Vienlaik tajā projektā strādāja cilvēki 30. Lai veiksmīgi strādātu vāciski runājošās valstīs, Vācijā tika izveidots meitas uzņēmums Dati Deutschland, kas piesaistīja tādus lielus klientus kā Šveices finanšu kompānijas Bradford Exchange un banka Julius Baer, Ungārijas dzelzceļa, Vācijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Software AG. SVH tehnoloģijas, pateicoties IBM projektiem, strauji auga. Tomēr kompānijas vadība saprata, ka biznesa modelis, kas balstīts uz viena liela klienta, ir riskants. Tika pieņemts lēmums meklēt partneri ārzemēs. Partneris tika atrasts Amerikas Savienotajās valstīs. Tas bija uzņēmums Exigen. 1999. gadā Exigen iegādājās SVH tehnoloģiju, bet pēc 3 gadiem kompānija ieguva nosaukumu Exigen Latvija. Uzņēmums pildīja pamatā ASV mātes kompānijas pasūtījumus, īstenojot dokumentu vadības un darba plūsmas vadības projektus. Laikā, kad SVH tehnoloģija pārtapa par Exigen Latviju, arī uzņēmums Dati bija izvēles priekšā. Lielu akcionāru vidū lēnām sāka nostiprināties pārliecība, ka no globalizācijas, sākās runas par iestāšanos Eiropas Savienībā un tā tālāk, ka mēs no globalizācijas nekur nedēsimies. Sākām domāt par apvienošanos, pievienošanos kādām citām ārzemju kompānijām. Bijušie kolēģi uzņēmumā Exigen Latvija ierosināja Datiem pievienoties Exigen saimē. 2004. gadā Dati pārtapa par Exigen Group Dati. Bet 2006. gadā sekoja loģisks solis. Abas kompānijas apvienojās, kļūstot par lielāko informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Baltijā. Kompānijā strādāja ap 700 cilvēku. Šajā laikā par vienu no lielākajiem kompānijas klientiem kļūst firma Warner Music. Projektā darbojas gan arī 100 Rīgas biroja darbinieki. Turpinās sadarbība arī ar daudziem gan vietējiem, gan ārzemju klientiem, kas aizsākās pat vēl pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā. Exigen Latvija piedzīvoja strauju izaugsmi, kuru nobremzēja globālā ekonomiskā krīze, kas sākās 2008. gadā. Krīze skāra informācijas tehnoloģiju nozari visā pasaulē. Viens no lielākajiem triecieniem kompānijai bija firmas Warner Music vērienīgā projekta pārtrūkšana. Arī daudz vietējie klienti apturēja uzsāktos projektus. Lai uzņēmums izdzīvotu, mēs bijām spiesti apmēram pusotra mēneša laikā pārtraukt darba attiecības ar apmēram 300 darbiniekiem, apmēram ar pusi no darbiniekiem, kuri mums tajā brīdī bija. Krīze mudināja uzņēmumu vadību pievērsties darba produktivitātes celšanai, kas ļāva uzņēmumam ne tikai izdzīvot ekonomiski nelabvēlīgos apstākļos, bet arī krīzi veiksmīgi pārvarēt. Mēs ievedām savu produktivitātes mēru, teiksim, apgrozījums uz vienu darbinieku, tā nav nekāda zinātne, ja, bet mēs sākām to monitorēt krīzes laikā. Un turpinām jau vēl šobrīd, un ar prieku var teikt, ka pēdējos gados, 4-5 apgrozījums uz vienu darbinieku ir tikai audzis. Respektīvi, mēs esam kļuvuši efektīvāki. Exigen Services Latvija ir vienīgais Latvijas informācijas tehnoloģiju programmatūras izstrādes uzņēmums, kurš jau 3 gadus pēc kārtas saņēmis ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas novērtējumu. Būtisks solis attīstībā bija 2013. gada vasarā notikusī kompānijas mātes uzņēmuma ASV apvienošanās ar informācijas tehnoloģiju konsultāciju firmu Return on Intelligence. Apvienotās kompānijas strateģiskie darbības virzieni balstās galvenokārt uz mobilajiem risinājumiem, analītiku un mākoņu pakalpojumiem. Exigen Services Latvija biznesa veiksmes stāsts aizsākās 1990. gadā, kā sadarbības starp uzņēmīgiem cilvēkiem un talantīgiem programmētājiem. Viņu mērķis nebija vienkārši pelnīt naudu. Viņi gribēja dot labumu arī valstī un sabiedrībai. Un šo mērķi viņi ir centušies īstenot neatkarīgi no tā, kurā uzņēmumā strādājuši un kā uzņēmums dažādos laikos saucies. Kompānijas darbība sakņojas tās vērtībās – kompetencē, partnerībā un uzticamībā. Tu viens neko nevar izdarīt, tad tu esi mazus skrūvīšu ražotājs, un mēs nekad neesam bijuši un negribam būt mazus skrūvīšu ražotāji. Un trešā vērtība ir uzticamība, ja, ka mēs sakam, tā arī darām. Uzņēmums visā darbības laikā ir atbalstījis zinātni un izglītību,
kas ir uz zināšanām balstītas ekonomikas pamats. Šodien Exigen Services Latvija piešķir stipendijas labākajiem datoru zinātņu studentiem Latvijas augstskolās, līdzdarbojas augstskolu IT programmu izveidē, atbalsta Latvijas jauno programmētāju dalību programmēšanas sacensībās Eiropā un pasaulē. Uzņēmums ir Rīgas Tehniskās universitātes fonda attīstība un Latvijas universitātes fonda partneris, kā arī Eižena Āriņa balvas datorikā viens no dibinātājiem un organizētājiem. Mēs esam Latvijas patrioti un mēs gribējām to uzsvērt. Un tāpēc tā misija mūsu ir, ka mēs esam ilgspējīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, lai nodrošinātu mūsu mazbērniem dzīvi plaukstošā Latvijā.